Kā jau ierasts vasaras karstumā laiks vasaras karstākajam festivālam Rīgas ritmi. Šogad festivāls norisināsies no 29. jūnija līdz 2. jūlijam, piedāvājot krāšņu un daudzveidīgu programmu. 79 mūziķi no 13 pasaules valstīm. Plašāk par pasākumiem vēsta festivāla Rīgas ritmi mākslinieckais direktors Māris Brieškāns. Festivāls 16. gadu notiek, un viens no festivāla stūrakmeņiem, protams, ir meistarklases. Tātad ir tas uzstādījums, katrs lielais mākslinieks, kas brauc šeit uzstāties publikai, viņi arī sniedz meistarklasi mūsu jauniem muziķiem, arī viņu skolotājiem un arī interesantiem, tā kā jebkurš var nākt, klausīties un skatīties, kā muzicē un kā domā muziķi, kas brauc pie mums ciemos. Koncerti ir pusi par maksu, pusi ir bezmaksas. Kongresnams, centrālajie koncerti notiek tur. Tad ir, kad tur beidzās koncerti, tad var doties uz muzikas namu Daili, pie galdiņiem smuki pasēdēt, paklausīties arī izcilus mākslinieku priekšnesumus. Tad mums ir arī strūklaku koncerti, tātad pirms koncertiem Kongresnamā cilvēki varēs arī pie strūklakas, tagad ir tur uztaisīts speciāli, kad var pats regulēt strūklakas, teiksim, augstumu un tā kā, un paklausīties muziku. Tad mums vēl ir džeza klubs Trompete, tad mums vēl ir atpūtas parks Egle. Tā kā vairāk kā 25 koncerti mums ir šogad gaidāmi, un festivāls aug, tiešām izcili atkal mākslinieki pie mums šogad brauks. Sāksim varbūt to ar Dianu Rīves. Mākslinieks, kas šobrīd ir tādā žargonā sakot topā. Viņi ir otro reizi, un tātad šis koncerts būs, man tā liekas, viens no gaidītākajiem. Tad mums, protams, ir izcili Brazīlijas mākslinieki, jau mums pieminētie Kaina Cavalcanti un Maikls Pipokiņie, kas jau bērnībā abi divi ir nosaukti par brīnumbērniem. Viņi jau muzicēja 12, 13 gadu vecumā, jau super līmenī. Un tātad Kongresnam koncerts sākās 3. jūnijā. Man pieminētā Diana Rīves. 1. jūlijā tātad ir tāda Brazīlijas un Kubas vakars. Jau uzstāsies tātad Kaina Cavalcanti, Maikls Pipokiņie un Džiliana Kanizāres, tātad Kubas māksliniece, violniece, dziedātāja. Un tātad šīs Kubas ritmi un Kubas tāda ekspresija būs, teiksim, šajā vakarā. Savukārt, sestdien, festivāla noslēguma dienā, mēs prezentēsim tātad James Morrisons, Latvijas Radio Big Bands, Mare Baltikum, disks, ko mēs esam lolojuši un kas ir iznācis. Un tātad pirms koncerta, koncerta pirmajā daļā uzstāsies Justins Kaflins. Justins Kaflins ir jauns pianists, drusiņa ar vāju redzi, teiksim tā, bet ar ļoti lielu talantu. Un viņš ir Quincy Jones menedžmenta, teiksim, mūziķis. Un Quincy Jones, kā mēs zinām, līdzīgi tā kā Rīgas ritmi, kur tik parādās kāds talants, tā viņš ņem pie sevīm. Tātad Justins Kaflins, jā. Un tātad muzikas nams Daila, jā, muzikas namā Daila uzstāsies Līza Roze. Un tad ir jaunā Čīles mākslinieca Kamila Mēza ar savu grupu. Un tad interesanta grupa Paris Combo. Tātad vairāk kā 25 koncerti uzstāšanās nedēļas laikā. Nāciet Rīgasritmi.lv. Jūs varat paskatīties, paklausīties māksliniekus un izvēlēties, kur tad doties. Ritmi tas ir puls. Ja mums sirds nepulsē ritmā, tad ir ātri pie ārsta jāiet, vai arī tad jau ir pa vēlu iet. Tātad viss ir pulsā, un arī mūzika ir šis puls, un skaidrs ir ritmi ir dažādīgi, un mums arī, teiksim, festivāli tas virsraksts ir impro, jazz, world. Tātad pasaules muzika, improvizācija, protams, tā ir pats svarīgākā daļa no visu muzikas, ka tā ir dzīve neatkārtojums katra uzturēšanās. Tātad, jā, Rīgas ritmi pulsē, un kā mums ir tāds lozungs, un jūti ritmu. Vairāk informācijas www.rīgasritmi.lv. Biļetes pieejams visās Biļešu paradīzes kasēs un interneta vietnē www.biļešuparadīze.lv.